2025. gada 20. marta SpaceX Dragon kosmosa kugis veiksmīgi pabeidza 7 stundu ilgu ceļojumu, nogādājot apkalpi atpakaļ uz Zemi pēc 9 mēnešiem, kas pavadīti starptautiskajā kosmosa stācijā, ISS. Apkalpe bija pieredzējušie astronauti Sunita Viljamsa un Bērīds Vilmors, kā ar 2 citi kolēģi, kuri iztenoja nozīmīgus zinātniskos eksperimentus, lai pētītu mikrogravitācijas ietekmi uz cilvēka ķermeni un attīstītu tehnoloģijas, kas palīdzēs nākotnes kosmosa izpētes misijām. Viņu uzdevums tika vērtēts kā veiksmīgs, jo tika iegūti vērtīgi dati par astronautu veselību un testētās progresvas iekārtas. Tomēr atgriešanās ceļš nebija vienkāršs. Lidojums no kosmosa atpakaļ uz Zemi vienmēr ir ārkārtības tāms izaicinājums. Ieiešanās laikā Zemes atmosfēra ar milzīgu ātrumu Dragon bija pakļauts temperatūrai līdz pat -90 konstantā, un pat mazāka kļūda varēja izraisīt misijas neveiksmi. Turklāt augsta pātrinājuma slodze šajā procesā radīja spēcīgu spiedienu uz astronautu ķermeņiem, kas jau bija novaināti pēc ilgstošas uzturēšanās mikrogravitācijas apstākļos. Neskatoties uz visiem šiem riskiem, apkalpe demonstrēja apbrīnojamu izturību un profesionālismu. Viņiem bija jāsaglabā pilnīga modrība un precīzi jāievēro stingri noteiktas procedūras, lai nodrošinātu drošu nolaišanos. Ciešā sadarbība starp viņiem un Zemes vadības centru bija izšķirošs faktors, kas palīdzēja viņiem veiksmīgi pārvarēt šo pārbaudījumu, atzīmējot vēl vienu nozīmīgu sasniegumu kosmosa izpētes vēsturē. Kad glābšanas kapsula no Dragon kosmosa kuģa izlauzusies cauri atmosfērai ar milzīgu ātrumu, sāka krist no 100 kilometru augstumā. Berzē ar gaisu radīja liesmojošu sarkanu gaismas loku ap to. Siltuma vairogs izturēja 1000 grādu karstumu. Kamēr navigācijas sistēma nepārtraukti pielāgoja trajektoriju, lai nodrošinātu precīzu nolaišanos. Taču pat mazāka no virze varēja novest pie traģēdijas, kapsula varēja iegrimt vetrainā jūrā vai pat sadurties ar kuģi atklātā okeānā. Sasniedzot noteiktu augstumu, atveras galvenais izpletnis, palēninot kritiena ātrumu no vairākiem 1000 km/h līdz drošam līmenim. Zem kapsulas atklājas Floridas piekrastes ūdeni, bet vai sistēma darbosies perfekti, kā paredzēts? Ja izpletnis nedarbotos, kapsulā triektos ūdeni ar bīstamu ātrumu, un ūdens trieciens varētu nopietni sabojāt tas ārējo apvalku, apdraudot astronautu dzīvību. Par laimi, Dragon veiksmīgi nolaidās precīzi noteiktajā vietā, radot apla veida vilnus okeāna zilajā virsmā. Taču notika kas neparasts, vēl pirms glābšanas komanda paspēja ierasties. Kapsulas apkārtnē parādījās delfinu bērs. Tie neizrādīja bailu, bet peldēja apkārt, it kā sargājot kaut ko svarīgu. Vai tā bija tikai neģaušība, vai ar šie rādījumi patiesi saprāta, ka kaut kas neparasts ir nokritis viņu teritorijā? Iepriekšējie pētījumi liecina, ka delfini ir tikpat inteligenti kā primāti, ar sarežģītām komunikācijas prasmēm un izcilu spēju uztvert izmaiņas apkārtējā vidē. Ir dokumentēti gadījumi, kad tie ir izglābuši slēgstošus cilvēkus vai padzinuši haizīvis, kad tās apdraudēja peldētājus, vai ir iespējams, ka tie uztvera kapsulu kā kaut ko, kas jāizsargā. Vai ar tie centās to izpētīt kā nezināmu objektu, šī hipotēze nav pilnībā nepamatotā. Delfīni izmantoja holokāciju, lai redzētu objektus zem ūdens. Iespējams, ka tie uztvera kapsulas sarežģīto iekšējo struktūru un apjautā,
ka tajā atrodas dzīvas būtnes. Ja tas ir tiesā, tad vai šīs radības nepiemet saprāts, kuru cilvēki vēl pilnībā nesaprot? Kamēr glābšanas komanda tuvojas un pacēla kapsulu uz kuģa, delfīni neizklaida. Tie turpināja peldēt apkārt, ik pa laikam pacelot galvas virs ūdens, it kā vērojot procesu. Tikai tad, kad glābšanas operācija bija pilnībā pabeigta, tie lēnām ienīra dzelzmē, atstājot neatbildētu jautājumu, vai tie bija vienkārši zinkārgi, vai patiesi veica aizsardzības misiju, par kuru cilvēki pat nebija aizdomājušies. Apkalpē bija pieredzējuši astronauti, piemēram, Sunita Viljamsa un Berijs Vilmors, kā ar 2 citi dalībnieki, kuri veiksmīgi pabeidza 9 mēnešus ilgu misiju Starptautiskajā kosmosa stācijā, ISS, laika periodu, kas ne tikai pārbaudīja viņu fizisko izturību, bet arī prasīja ārkārtīgu garīgo spēku. Tā nebija tikai zinātniska misija, bet arī drosmīgu cilvēku ceļojums, kuri bija gatavi paplašināt cilvēces robežas, atsakoties no Zemes gandrīz uz veselu gadu, lai kalpotu cilvēces attīstībai. Šajā laikā viņi bija ne tikai kosmosā pētnieki, bet arī zinātnes pionieri. Viņi veika virkni būtisku eksperimentu, palīdzot labāk izprast mikrogravitācijas ietekmi uz cilvēka ķermeni, no kaulu zuduma un muskulu masas samazināšanas līdz smalkam izmaiņām imūnsistēmā. Šie pētījumi ne tikai palīdzēs aizsargāt nākamo astronautu paudžu veselību, bet arī sniegs praktiskus ieguvumus medicīnā uz Zemes, īpaši osteoporozes un muskulu degenerācijas ārstēšana gados vecākiem cilvēkiem. Turklāt, viņi testēja progresīvus materiālus, kas kalpos par pamatu jaunu kosmosa stāciju, kosmosa kuģu un pat nākotnes bāzu uz Mēness vai Marsa būvniecībai. Kosmos nav tikai cilvēka izturības pārbaudes vieta, tā ir ideāla laboratorija, kur ķīmiskas un bioloģiskas reakcijas norit atšķirīgi no Zemes, pavērot jaunas iespējas tehnoloģiju attīstībai. Pirms atgriešanās mājās astronautiem būs jāiziet veselības pārbaudes Johnsona kosmosa centra Hjūstonā. Ilgstošā uzturēšanās mikrogravitācijas vidē var izraisīt dažādas ķermeņa izmaiņas, tostarp kaulu blīvuma zudumu, muskulu masas samazināšanos, asinsrites, sistēmas traucējumus un redzes pasliktināšanos. Tāpēc pēc atgriešanās veselības uzraudzībā ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu viņu pilnīgu atveselošanos. Adaptācijas process pēc atgriešanās uz Zemes var ilgt vairākus mēnešus. Šajā laikā astronauti piedalīsies rehabilitācijas programmas, kas ietver fiziskas aktivitātes un pastāvīgu medicīnisko uzraudzību, lai palīdzētu viņu ķermenim atkal pielāgoties Zemes gravitācijai. Viņu neatlaidība un centība ne tikai demonstrē cilvēka izturību, bet arī sniedz nenovērtējamu ieguldījumu mūsu izpratnē par dzīvi kosmosā un turpmākās visuma izpētes iespējām. Taču viņu misija nav tikai par zinātni. Viņi iedvesmo miljoniem cilvēku visā pasaulē, bērnus, kuri sapno kļūt par astronautiem, zinātniekus, kuri nebeidz izzināt pasauli, un ikvienu, kurš vēlas pārvarēt savas robežas. Sunita Viljamsa, kura kosmosā ir pavadījusi vairāk nekā 500 dienas dažādas misijas, ir neatlaidības un intelekta simbols. Berijs Vilmors, bijušais jūras kara flotes virsnieks un izmēģinājuma pilots, pierāda, cik tālu cilvēks var nonākt ar disciplīnu un apņēmību. Bez tādiem cilvēkiem, ka viņi cilvēce nespētu soli pa solim tuvoties sapnim par visumā, iekarošanu. Eksperimenti, ko viņi veic, un upuri, ko viņi nes, tas viss ir pamats nākotnei,
kura cilvēce vairs nebūs ierobežota ar zemi, bet varēs doties tālāk, iekarojot zvaigznes.